Lielā sprādzienu teorija un autozinātnisks viltojums. Zinātniskā fantastika vai par izcelsmi visuma lielajā sprādzienā ir balstīta tikai uz ticību, nevis uz zinātniskiem faktiem. Ir jābūt tikai ticībai, lai noticētu, ka viss radošs radās nejauši. Postošā notikuma rezultāta sarežģījuma informācija, kodu, glābūtne, DNS, visuma sakoptās dabas likuma absolūti visuma pasaulē. Mums apkārt runā par radītāju. Lielā sprādziena reliģija balstās uz ateistisku pasaules uzskatu un tāpēc viegli noraida likuma devēju, kurš iedibināja visus dabas likumus lielajam sprādzienam. Ticība piekrīt, ka noraida acīm redzamo dievu, taču viņu pasaules uzskats ir dzīves filozofija un bezdīvība. Tāpēc lielā sprādzienā reliģija ieaudzina cilvēkos pārliecību, ka visums radās uz radītāja iejaukšanās, bet tāpat kā jebkurai fantāzijai, tai nav zinātniska pamata. Lielajam sprādzienam antimatērijas daudzumam visumā jābūt vienādam. Parastās matērijas daudzumu, ko mēs novērojam, cilvēki, kas tic šai reliģijai, saka, lielais sprādziens radās no liela daudzuma antimatērijas visumā, bet patiesībā visumā ir ļoti maz antimatērijas, un lai radītu antimatērijas pilienu, jums ir jāiegriež kalendārs veselu gadu. Bet viņi saka, teorētiski tas ir fantastiski. Ir kaut kas antimatērijā, kā spēja salocīt, izvērst kosmosu, kas izraisīja, un tev ir saules sprādzieni. Viss eksplodēja, izkaisījās, un mēs parādījāmies. Tas ir viss tīras fantāzija. Tas nav zinātniski apstiprināts. Vairāk zinātnisku video par visumu un cilvēcisko patieso izcelsmi varat atrast mūsu Telegramā un YouTube kanālos. Meklējot Sofņenko, abonējiet. Skatieties, lai netiktu maldināts.